Aleluja, 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 amen. Laudiem. Un šodien es lasīšu no Hagais pravieša grāmatas arī un vēl no Zaharijas, jo tā saka tas kungs, un tas ir Hagajas 2. nodaļa, jo tā saka tas kungs Cebauts. Vēl tikai īs brīdis, ka es satricināšu debesis un zemi, jūru un sauszemi. Jā, es sakustināšu visas tautas, tad nāk šurp visu tautu bagātības, un es darīšu šo namu pilnu krāšņuma, saka tas kungs Cebauts. Man pieder sudrabs un man pieder zelts, saka tas kungs Cebauts. Tad es palasīšu, varbūt vēlreiz, ja paskaidrošu, ko es izlasīju, lai būtu skaidrs. Tas kungs, tas ir debes tēvs, viņam ir daudz vārdi, un ebreju valodā tam ir savu nozīmi katram vārdam, bet, lai viņa vārdus visus nepieminētu, tad parasti izmanto vārdu Dievs. Un tas apzīmē, ka, visvarenais, piemēram. Un tad ir tāds apsolījums, kad nāks Jēzus Kristus, lai nesamaldinātos, jo daudz jau grib apmānīt, kad atnāks Antikrists un Viltus Kristus, teiks, ka viņš ir atnācis, tā ir tā otrā atnākšana. Bet lai jūs neviens nesaputrotu, un jūs zināt, kurš ir tas Viltus Kristus un kurš ir Kristus, tad mums ir jāzina, kas būs tad, kad atnāks īstais debes tēva, dēls Jēzus Kristus. Un tur ir tā rakstīts, jā, es sakustināšu visas tautas, tad nāk šurp visu tautu bagātības. Tajā brīdī būs viena vara, viņa atradīsies Jeruzalemē, un viss zelts Dievs pasludina, jo viņš ir radītājs, un sudrabs viss pāriet viņa personīgā valdīšanā. Tad nebūs vairāk nekāda tāda, bagātība, zelta vērtība vai sudraba vērtība, ko nenoteikt pats kungs, jo tas viss ir viņa. Viņš to pasludina, un arī tas attiecās uz mūsu dienām. Kad visas, ko cilvēks saka, tas viņam pieder, tas viss pieder Dievam. Visas bagātības, sudrabs, zelts, tas ir tam kungam, un to nevar aplikt ar nodokļiem, faktiski tā iznāk, ja tā mēs juridiski ņemam. Tad sudraba zeltu, kādi nodokļi, Dievs tam visam ir uzlicis veto virsū, jo tas viss pieder tam kungam. Un ja pieder tam kungam, tad līdz ar to viņš ar to rīkojās, kā viņš grib, ja viņš nav noteicis nekādas īpašas pilnvaras. Un lai jūs zināt, kad būs tajā brīdī debesis satricināsies un zeme, un jūra un sauszeme, viss atrisināsies. Bet vēl vienā vietā nedaudz konkrētāk te minēts Zaharijas grāmata, un tur es nolasīšu tātad 14. nodaļa. Es sapulcināšu visas tautas cīņai pret Jeruzalemi. Tātad būs tāds notikums, ka absolūti visu valstu karaspēki vai iedzīvotāji, vienalga, visas tautas, kādas arī uz pasaules nav, viņas visas ies cīņai pret Jeruzalemi. Tad, lai tas notiktos, būs apvienotājs spēks kaut kāds, kas viņas visas apvienos vienā spēkā, un pilsētu uzveiks, ēkas izpostīs un sievas liks apsmieklā. Tad būs tā, ka viņi arī uzvarēs to Jeruzalemi, Dievs tā saka, tas tā tiks pielaists. Un visas sievietes, sievas, te teiksim tā, tiks apsmieklā, viņas apsmies. Pusi no pilsētas iedzīvotājiem aizvedīs gūstā. Tad 50% visi iedzīvotāji, kas Jeruzalemē uz pašreizējo brīdi vai uz nākošo brīdi, kas tur saglabāsies, bet tomēr atlikušo iedzīvotāju daļu pilsētā neiznīcinās. Iznīcināti viņi nebūs, vienkārši aizvesti 50% gūstā,
un 50% paliks uz vietas. Bet ne tā, ka būtu iznīcināti. Bet tad tas kungs celsies un cīnīsies pret šīm tautām, kā viņš karoja agrāk kaujas dienā. Un viņš nostāsies tajā dienā ar savām kājām uz Eļas kalna, kas Jeruzalemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās, virzienā no saules lēkta uz saules rietu. Tad tā ir konkrēta zīme, kamēr nebūs tāda milzīga stihija, kad pāršķelsies pilnīgi kaut kāds kalns un tur izveidosies līdzenums, tad tas, ja atnāks kāds Jēzus Kristus vārdā vai Dieva vārdā, tad tas nav tas riktīgais. Un starp abām kalna pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otrs dienvidiem. Un tad jūs beigsiet šai ielējā starp maniem kalniem un pat to tālāk, jo ielē aizstiepsies gandrīz līdz pat atcelē, un jūs beigsiet. Kā jūs senlaikos bēgāt no zemestrīces usi jūsu ķēnī laikā. Tad nāks tas kungs, mans Dievs, un visi svētie ar viņu. Tā ir tā otrā atnākšana. Kamēr nenotiks šīs te zīmes, tikmēr nav tas riktīgais, jo ir jāatnāk Antikristam 3,5 gadus. Viņš arī, kā teikt, kā mēs te redzam, figurēs, kad ieies acīm redzot Jeruzalemi iekšā. Es tas tā nav teiks, un mans uzdevums nav tagad to pateikt, bet mans uzdevums pateikt, ka būs tā, ka tad nāks, arī būs tāda zīme, ka visi svētie, viņi nav nomiruši, un viņi ir dzīvi, jo ir teicis, ka ticīgie nemirst, viņi ieiet no šīs dzīves uzreiz mūžīgā dzīvē. Un viņiem būs miesa dota jauna, un Dievs nāks, un visi svētie arī nāks kopā. Un tādā dienā nebūs jūtams ne augstums, ne karstums, ne saules, ne ledus. Tad būs tāda temperatūra, vienāds klimats visur. Un būs viena vienīga nepārtraukta diena. Tā ir tam kungam zināma. Kad nebūs ne dienas, ne nakts, vakarā vēl būs gaisma. Tādā dienā plūdīs no Jeruzalemes dzīvi tekoši ūdeņi, viena daļa uz jūras austrumos, uz jūru austrumos, otra uz jūru rietumos. Un tas būs ziema un vasara. Tad izveidosies konkrēti ūdens straumi. Liedzīga, spēcīgai upei, es tā saprotu, vai spēcīgai straumei. Un tas kungs būs ķēniņš pār visu zemes virsu. Tad nebūs neviena tauta, kas būs brīva no kunga valdīšanas, visiem būs jāpakļaujās Dievam. Tajā dienā tas kungs būs vienīgais Dievs, un viņa vārds arī būs vienīgais. Un visa zeme kļūs par līdzenumu no Gebas Rimona un uz dienvidiem no Jeruzalemes. Tad, kamēr neizlīdzināsies kā līdzenums visu šī teritorija, kas saucās Jeruzaleme, un tad variet uzskatīt, ka nav atnācis Dievs, jo būs, kas to var nepamanīt, ja tur atnāks svētie, un būs zemestrīce milzīgi, ka tur paliks viss līdzens, jā. Tāda, lūk, ir šī, lūk, tāda būs, un tālāk ir teicis, tur dzīvos ļaudis nebaidīdamies no lāsta, un visi Jeruzalemes dzīvos drošībā. Lūk, kāda būs smagā pārmācība, ko tas kungs liks sajust visām tautām, kas būs cīnījušies pret Jeruzalemi. Viņu miesas satrūdēs, kamēr viņi paši vēl stāvēs uz kājām, viņu acis sāks trūdēt savos dobumos, un viņu mēli satrūdēs viņu mutē. Tad visi tie cilvēki, kas uzdrošināsies iet tajā antikrista armijā pret Dievu karot un uzbruks Jeruzalemē, viņi būs nolemti kauna pilnai, es tā arī domāju, moku pilnai nāvei, kad viņi nevarēs nomirt, acīm redzot, un viņiem nāksies dzīviem sapūt, kad pat, kā teiks, viņu mēli sapūs viņu mutē, viņi vēl būs dzīvi, acīm redzot, un mēli pūs un smirdēs, un arī acis sāks spūt savos dobumos, un kamēr viņi vēl paši stāvēs uz savām kājām, viņi vēl varēs iet, bet visa miesa pūs, un kas tur teiks ir, un pūs, arvien var sakot, acis un mēli pūs, viss tur sapūs, viņi sapūs, dzīvi viņi sapūs, visi tie, no visām pasaules valstīm, visas tās armijas, viņiem ir lemts, kas uzbrauks uz Jeruzalemi, sapūt. Tas ir nevis šodien, bet tad, kad visi apvienosies, visi, un tad, kad būs Jēzus Kristus, mūsu kunga, otrā atnākšana, Dieva atnākšana. Tad būs tāda zīme, kad būs zemestrīce, un visi bruks tad virsū uz Jeruzalemi, un 50% tiks izvestu gūstā, un tad tas kungs uzstāsies,
un sados visiem, kā saka, uzliks tādu lāstu, tādu slimību, citiem vārdiem sakot. Tajā laikā pēc tā kunga lēmuma viņus visus pēkšņi sagrābs liels apjukums, tā, ka viņi ķersies pie rokas cits citam un cits pret citu pacels savu roku. Arī Jūda cīnīsies pret Jeruzālemi, tur viena vieta sakrāsies arī visu apkārtējo tautu manta, zelts sudrabs un neapliešams daudzums drēbi. Tāds pats sods skars arī zirgus, mūļus, kameļus, ezis, visu lops viņu karapulkos. Viņiem būs jācieš gluži tā pati mocība. Un pāri palikuši no visām tautām, kas bija karojuši pret Jeruzālemi, ik gadus dosies šurp, lai tur pielūgtu ķēniņu to kungu Cebautu un svinētu būdiņu svētkus. Tātad mēs redzam, kad atjaunosies Jeruzālemes varenība par zīmi visām tautām un par apsmieklu, ko tagad ir cietuši Dieva tauta, un lai visi saprastu, ka Dievs ir galvenais, tad visām tām zīmēm ir jānotiekās, un cilvēkiem ir jānoliec galvas Dievu priekšā, un jāgaida viņa atnākšana, viņa valdīšana, jo mūsu kungs valdīs par visām pasaules tautām un zemēm. Tāds ir šis pravietiskais vārds, kas ir Bībelē ierakstīts, un mums ar to ir jārēķinās. Mēs nevaram pašiedomāt, likumus izdomāt un darīt, ko mēs gribam. Mums jārēķinās vienmēr un jāmeklē Dieva gudrība, Dieva likumi, jo visi tiks tiesāti pēc miroņu celšanās pēc Dieva likumiem, ne jau pēc tiem likumiem, ko paši ir sadomājuši. Jo radītājs ir mūsu tēvs, kungs, debes tēvs, kas ir radījis visu, un viņa likumi darbosies mūžīgi mūžos. Esiet svētīti un gudri mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.